Čau visiem. Izskatās, ka mēs jau esam ēterā. Video gan šī gadījumā. Mēs esam kopā ar Intu. Vēlos jūs iepazīstināt, tā ir Intu. Inta Osakla. Un mēs šodien vēlamies parunāt par tādu brīnišķīgu produktu kā Biluron. Un Biluronā tātad ir hialuronskābe. Un nedaudz mazliet par to, kad hialuronskābe ir mums organismā un tā sintezējās, bet jau pēc 40 gadiem tā arvien samazinās arvien vairāk un vairāk, un līdz ar to mums hialuronskābe ir viscaur organismā, mums arī acābolos un tā kā, jā, un arī locītavu šķidrumos, sinovālos un tādā veidā. Ja ir problēmas sākās ar locītavām un mums ir tad jānāk palīgā. Un ko es gribu tā kā pastāstīt, piedāvāt, esmu uzaicinājusi Intu, lai viņa pastāst savu pieredzi, kā viņai gāja. Tātad pastāst, kāds bija tas tava diagnoze un kādu un to savu pieredzi. Kā es nonācu līdz Biluronam? Jā. Viss sākās ar to, ka kaut kādus 4-5 gadus atpakaļ es sapratu, ka man roku mazais pirkstiņš sāk deformēties, sāk sāpēt. Tad nākošais etaps bija, kad nākošais pirkstiņš sāk deformēties un sāpēt. Es vērsos pie ārstiem, kuri man pateica, pie ģimenes ārsta. Viņi teica, tev droši vien mammai ir tāda problēma. Tad tev, kāds brīnums, tev arī tāds var būt, bet es pat daudz esmu lasījusi par deformācijām, par locītavām, un parasti tāda problēma sievietēm sāks kaut kādos 60 gados un uz augšu. Daudz lasīju, griezos pie speciālistiem, nonācu pie reumatologa, protams. Man bija neskaitām izmeklējumi, reumatologs teica, ka man būs ar reumatologu jādraudzējās. Sākām meklēt cēloni, kāpēc man sāk deformēties. Protams, bija viens no iemesliem, ka varētu būt ģenētiski, jo man mammai ir psoriāze. Domāju, varbūt tas ir psoriātiskais artrīts, jo artrīti ir ļoti daudz. Beigās man konstatēja, ka man ir osteoartrīts, nav psoriātiskais, nav reumatiskais. Un ieteica sākumā lietot bioloģiskos produktus, bioloģiskos uzturbagātinātājus, jo tā problēma bija tikko parādījusies, tikko atklāta, un teica, tas ir ļoti labi, kad tik ātrā stadijā, tā kā nebija lielais. Un arī to es arī lasīju, un to man arī apstiprināja ārsts, ka osteoartrītu izārstēt nevar, viņu var apturēt, ar viņu var sadzīvot, veicot rehabilitāciju, nezinu, saudzējot sevi, neaugstējot rokas un lietojot patstāvīgi dažādas vitamīnus, uzturbagātinātājus. Tev uzreiz bija tā, ka tu stāstīji, ka kaut kur pieskāries, uzdūries, uzsiti tos pirkstiņus un tev uzreiz Jā, man pirmkārt viņi ļoti sala ziemā, otrkārt, nezinu, liekot karoti uz galda, kaut kur ejot garām, atsitot kādai virsmai, viņi sāpīgi bija. Tieši tie kauliņi, un varēja, arī vizuāli varēja redzēt, ka jau sāk deformēties tas pats mazais kauliņš. Jā, un tad pienāca brīdis, ka Inta bija redzējusi, kā es darbojos Korona klubā un piedāvāja dažādus produktiņus. Viņi vēršās pie manīm, un mēs tātad gājām arī attīrošo programmu, visu ar detoksu sākot, un tā kā zarnu traktu attīrīja un antiparastāro programmu. Un uzlabojumi viņas nejūt uzlabojumus, vai netenīgi pašā sākumā? Es vienkārši zināju, ka tas ir labs, noklausoties lekcijas, webinārs, ko tu man sūtīji. Bet tā, kad es teiktu, ka man ir kaut kādi uzreiz tādas pārmaiņas, bet es arī sapratu, ka tas ir tā kā līdzīgi kā ar homeopātiju. Nav, izdzer vienu tableti un otrajā rītā, vai kā pretsāpju. Zāles. Jā, mēs toreiz uztaisījām biorezonances testu, un kas uzrādīja, ka Inta ir, viss ir tīrs, un visi vitamīni ļoti labi var uzsūkties, un tad mēs sapratām, ka laiks Biluronam izmēģināt Biluronu, un tu pastāsti, kā tu jūties pēc pirmā Bilurona kursa. Pirmo Biluronu es dzeru uzreiz, ka bija pēc tās rezonances, man teica, ka man labi uzsūkšoties, un
Nu, es dzēru pirmās 2 nedēļas, es teiktu, ka es nekādas izmaiņas nejūtu, jo es biju dzirdējusi, ka var pirmajā nedēļā tur jau just, ka tev kaut kas tur sāk tieši tās tavas sāpīgās vietas sāk sāpēt un kā tu jūti, kā viņš tur uzsūcās. Bet es tā kā tās izmaiņas sāku just 2 nedēļas pēc tam, es sāku saprast, man ir mazāk tūska. Tūska man ar visu laiku rokām ir bijusi, ar to es esmu cīnījusies no rītiem cevišķi. Es sapratu, ka man ir samazinājusies tūska, vairs nav sāpīgas no tās locītavas. Tā es akceptēju to produktu un jutos ļoti apmierināta ar to produktu. Un man liekas, kādu pusgadu man bija vienkārši miers. Man nesāpēja rokas, es daudz ādu, daudz darbojos ar rokām. Un bija fantastiski rezultāti, es tā domāju. Un tad pēc pusgada man atkal sāka just likt manīt mani kauliņi. Un tad es arī noklausījos nejauši, man liekas, Evitas vai tavējo video. Tur bija teikts, ka ar vienu kursu arī mēdz būt pa maz. Un tad es vasarā izdzēru vēl vienu kursu. Un atkal tas sanāk, ka pusgadā reizi man tas kurs bija tā kā uzturošā deva, es nezinu. Un tā kā jūties labi, un es aizmirsu visu, es aizmirsu, ka tev vēl jālieto kurkumins un fleksikors, ko es esmu pirms tam dzērusi, un bosfēlija. Tāds man pieredzes stāsts. Jā, bilurons ir tātad hialuronskābe uzsūcās visā organismā. Mums ir nepieciešama, tāpēc organisms novada šo nepieciešamo vielu tur, kur ir visvairāk nepieciešams. Varbūt tas ir uz kaut kādu citu, kā mēs tā kā kaut kur mums sāp, ja, ka mums liekas, ka tur uzreiz uzsūksies, bet tā patiesībā varbūt arī nav, organisms domā kaut kā savādāk, kā mēs domājam. Un tāpēc arī ir ieteicams šie 2 kursi, un īstenībā pat, ja ir šādas problēmas, tad ik pa laikam periodiski atkārtot. Un šobrīd arī mums ir tāda brīnišķīga iespēja, mums ir atlaide 15% šim produktam, un tāpēc, ja ir kaut kādas problēmas ar saistaudiem un locītavām, un tādām lietām, tad droši dodiet mums ziņu. Varat arī sakontaktēties ar Intu un izprašņāt viņu vēl vairāk, kā gāju un viņai un par viņas pieredzi. Tāpēc, droši sazināties un tad jau arī sīkāk pastāstīsim. Tā kā, ja jums interesē, noteikti dodiet ziņu un, ja vēlaties iegādāties šo produktu, un mēs ar jums sazināsimies. Labi, paldies, ka klausījāties. Atā!